Nu, labs rīts. Nu, laiks doties uz Bilbao servisu nodot mocīti. Nu, veiksmīgās ieradies atkal Bilbao servisā. Izstāst, ka mocītis te veiksmīgi paliks. Nomainīs viņam priekšējo riepu, pastīsies vēl, kas tur kaut kādu sīkumu. Un te jau viņš man te gaidīs. Paši servis, jā. Viss ļoti laipni. Gāju pāri ielai. Es gājēju pāri, mani palaida. Bet pakaļējies neuzspēju nobremzēt un beigu avāriju uztaisīt. Baigi nejūtos vainīgs, bet nejauka situācija. Nu, kaut kas interesants. Pilsētā manai sievai Jolantai noteikti patiktu. Kāds kāpšanas sienas, boulderinks. Gāju un ieraudzīju kaut kādu kaķu patvērsmi. Īstenībā Spānijā samērā maz kaķīšus redzēju. Pat neatceros, kur. Tāda māja, kur kā cietumā dzīvo. Kāds domā, ka viņam tur ļoti patīk. Interesanti cilvēki. Investīcijas. Iesim tuvāk, apstīsimies kādu kaķi. Kā viņam te iet? Nu, melnēs. Neptūna radinieks. Kā tev te iet? Čau, Minka. Čau. Jā, paglauties, jā. Pareiz, jā. Vajag tā izdarīt. Skumīgi tev te ir atdalīts es no pārējiem brāļiem. Jā, un tādi mēs esam cilvēki. Visu kaut ko izdomājam. Savācam naudu, uzbūvējam tev tādu betonu žogu. Varētu ielaist tos, kas viņus būvētu, padzīvot, pabaudīt tādu dzīvi. Un te varbūt kāds tev atnāks adaptēs. Nu, ko tu ņaudi? Arī gribās mājās. Nevar es tev paņemt, man jau ir kaķīts. Jā. Nu, varētu teikt, ka mans ceļojums ir noslēdzies. Tad kaut 10 km līdz viesnīcai jāaiziet.